Sveicināti, dārgie radioklausītāji un jaunieši raidījumā Vērtību kompas. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Katra mēneša otrajā nedēļā mēs aplūkojam kādu Bībeles grāmatu vai vēstuli un pētam to dziļāk, un šoreiz mēs tad turpinām pētīt vai studēt Jēkaba vēstuli. Šoreiz mēs turpināsim runāt par kārdinājumiem un pārbaudījumiem, kā arī pieskarsimies Dieva raksturam. Manuprāt, šis būs ļoti vērtīgi. Tad es nolasīšu pantus, par kuriem mēs šodien pieskarsimies. Tad Jēkaba vēstule, 1. nodaļa no 13. līdz 21. pantam. Tad es nolasīšu 13. līdz 21. pantu. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina. Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ir ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts, dzemdē nāvi. Nemaldieties, mani mīļie brāļi, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumu pirmajī. Ziniet, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt un kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Jā, šāda tāda rakstvieta, tad mēs turpināsim runāt par kārdinājumu un pārbaudījumiem, jo šeit vēl Jēkabs turpina šo domu tālāk. Tad tas vārds, kas šeit tiek lietots par kārdināšanu un pārbaudījumiem, ir vārds no grieķu valodas periaco. Un tas pats par sevi ir neitrāls vārds, un šeit tas tiek lietots, tas tiek lietots šeit, bet arī, piemēram, tad, kad Jēzus tiek kārdināts Mateja evaņģēlijā, piemēram, no velna tuksnesī, arī tiek lietots šis vārds. Un tad mums ir jāizšķir šis konteksts, kas tad ir kārdinājums un kas tad ir pārbaudījums. Un, piemēram, šeit un 1. Pētera vēstulē šis vārds tiek lietots uz labu, kad Dievs mūs pārbauda uz kaut ko labu, vai ka no viņa, kad tie pārbaudījumi nenāk vai neizraisa grēku. Un tāpēc Bībelē šis vārds periaco, kad viņš vienmēr tiek lietots saistībā ar Dievu, kad tas nāk no Dieva, šie pārbaudījumi, tad tie vienmēr ir uz labu. Un to mērķis ir, lai mēs ticībā augtu un nevis tiktu kārdināti uz grēku. Jo tas vārds ir vienkārši pārbaudījums. Un reizēm mēs arī mētājamies pārbaudījumus, kārdinājumus un tā tālāk, tad nevar saprast, kas tas īsti ir. Bet tad šo mēs tagad mēģināsim nodefinēt šo starpību starp kārdinājumiem un pārbaudījumiem. Tad kas ir kārdinājums? Kārdinājums ir tāds pamudinājums uz ļaunu, darīt kaut ko ļaunu. Citi saka, kārdinājums ir uz sliktu, pārbaudījumu uz labu, vai kārdinājums uz grēku, un pamudinājumi uz atkal kaut ko labu vai pastāvēšanu un tā tālāk. Tas ir tas salīdzinājums. Un tad pārbaudījumi, viņi mūs pārbauda, viņi cenšas atklāt mūsu vērtības, mūsu īpašības vai mūsu raksturu, bet kārdinājums, viņš mūs mudina uz ļaunu. Viņš maldina, izkropļo kādas lietas, lai varētu mūs pazudināt. Un tad Vilburs Čepmens ir sacījis šādi, viņš saka, kārdinājums ir kā kārdinājums, kā kārdinātājs, kas caur atslēgas caurumu lūkojas tavā istabā, kurā tu dzīvo, un grēks ir tava atslēgas pagriešana un ieļaušana kārdinātājam ienākt. Tātad kārdinājums ir tikai tas kārdinātājs, kas viņš dara lietas, bet viņš nevar sevi piespiest ienākt iekšā, tas ir tas kārdinājums, bet grēks, tas mūs tā atļaušana viņam ienākt iekšā. Un kārdinājums, tad viņš nāk no ārpuses, bet kārdina mūsu pašu miesa. Un es arī šo redzēju Maika Vingera video, bet
es redzēju tādu mazu video par Kennetu Koplandu. Tiem, kas nezināja, viņš ir slavens sludinātājs, bet labklājības evaņģēlists, viltus pravietis, teiksim tā, nezinu, kā to maigā pateikt, bet viņš arī teica tādu citātu, kad viņam jautāja intervētāja, ka viņš nopirka mašīnu, lidmašīnu par 10 miljoniem vai ko tādu, un tad viņš atbildēja sakot, kad viņam jautāja, kā tu tā varēja nopirkt tādu lidmašīnu pa ziedotāju naudu, un šeit, man piedāvāja tik lētu lidmašīnu, ka es nevarēju sev palīdzēt to nenopirkt. Es nevarēju sev palīdzēt. Man vajadzēja to nopirkt. Ne? Tik lēts piedāvājums, kā var nenopirkt lidmašīnu. Vai ne? Un es nesaku, ko katram darīt ar savu naudu, bet pirkt lidmašīnas par miljoniem no cilvēkiem, kuri ziedo visu, kuri atdod visu. Nezinu, vai tas ir pareizi, bet tas ir kārdinājums, ka kārdinājums nāk no ārpuses. Šī situācijā Velns piedāvāja viņam ļoti lētu lidmašīnu, no kuras viņš nevarēja atteikties, nevarēja sev palīdzēt to nopirkt. Un to saka arī Jēkabs, tad 14. un 15. pants tālāk, tur viņš saka, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Tad šeit saka, viņa katru kārdina viņa paša kārība, tas, kas viņā iekšā, pēc kā viņš vēlas. Un tādēļ svarīgi ir apzināties savas vājības. Un apzinoties tās, tur mēs tiksim kārdināti. Un tas ir tad viss, ko ļaunais var izdarīt, ir mūs tikai vilināt, bet viņš mūs nevar piespiest mums krist šajā grēkā. Bet viņam bieži tas padodas, mūsu vilināšana, jo mūsu miesa vēlas kādas no šīm lietām. Citādāk jau viņam nepadotos tas, vai ne? Mēs tad vienmēr uzvarētu visus kārdinājumus. Un tas piemēri praktiski ir, piemēram, ja tu aprunā cilvēkus, tad ļaunais tev dos iespējas aprunāt cilvēkus. Radīsies šīs situācijas, to jau miesai to izpaust. Ja tu viegli sadusmojies, tad ļaunais dos iespējas izgāzt dusmas. Ja tu iekāro naudu, tad ļaunais dos iespējas viegli nopelnīt, un tu uzliksi uz šīm iespējām. Vai arī pretēji, ja tu iekāro kādas lietas, tad tev arī būs iespējas nopirkt šīs lietas. Piemēram, man tāds piemērs šobrīd es pēdējā laikā tā vairāk interesējos par nažu asināšanu un nažiem un tēraudiem sāk interesēties. Un tas, es tagad zinu, es redzu tās lietas, es izprotu aptuvenās cenas lietām plusus mīnusus, un ja tagad parādās, piemēram, labs piedāvājums tam, tad es varētu uzlikt uz šīs ēsmas, tā sakot, vai ne? Jā, bet tas jau labs piedāvājums, es nevarēju sev palīdzēt, nepirkt vai netik. Kur citi teiktu, jā, kāda starpība, ar ko tu griez, ar koku, kartonu vai vienalga galvenais, lai griež, vai ne? Un tas tāpēc, ka mēs paši atveram sevi kādām lietām, vai mēs paši interesējamies kādās lietās, un tad ļaunais mūs kārdina ar to, kas mūsu miesai ir tas vājums, tā kā akilē papēdis. Ka vienīgā vājā vieta, stāsts varbūt cilvēki nezin par akilē papēdi, bet bija tāds stāsts, ka sieviete paredzēja, ka viņas bērns nomirs, tiks ievainots, un tad iemērca viņu aiz kājas turēdama vienā upē, kas pēc tam padarīja viņu neiznīcināmu. Un viņš tāpat beigās nomira no šīs brūces, no kuras tika paredzēts, bija izrādījās, ka tā brūce bija, ka bulta viņam trāpīja papēdī. Sanāk, tas pravietojums tāpat piepildījās, viņa nevarēja pat viņu pasargāt, pat viņa visa miesa bija neiznīcināma. Vienīgā vieta, kas nebija apsekta, bija viņa papēdis, bet tāpat bulta trāpīja viņa papēdī, un viņš aizgāja no šīs brūces bojā. Un arī katram no mums ir šāds papēdis atsektās vietas, un ir svarīgi apzināties viņas, lai sātans mūs nevarētu kārdināt šīs lietās. Un tad Pēteris arī, iesim tālāk, Pēteris raksta arī par pārbaudījumiem, un viņš saka Pētera vēstulē, 1. nodaļā, 6. pantā šādus vārdus. Viņš saka, tad jūs līksmosieties, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņš saka, mēs tiksim pārbaudīti dažādos veidos, un kad tā tiks pārbaudīta, tā izrādīsies teicama, slavējama, godājama, ja būs kaut kas labs izrietēs, un tās būs mūžīgā dzīvība. Un tādēļ šādi var salīdzināt to, ir tad divi veidi, kā strādā jebšu grēks vai pārbaudījumu. Un kārdinājums strādā šādi. Mūsos ir kāda iekšēja vēlme,
Un uz to mēs tiekam kārdināti. Tad no šī kārdinājuma rodas iekāre, kas jau ir grēks, teiksim tā, tas pieskaršos pēc tam. Un tad no šīs iekāres mēs grēkojam. Šis grēks kļūst par pieradumu. Mēs sākam dzīvot šī grēkā, un tas noved nāvē. Un Jēkaba vārdiem viņš tur raksta, kad grēks mums kārdina, viņš saka, ka no sākuma mēs redzam lietas, mēs iekārojam kaut ko, kad mēs tiekam kārdināti, tad mūsos ir šī iekāre, katru kārdina viņa paša kārība, Jēkabs saka, un tad mēs uzķeramies uz šīs ēsmas. Un saka, tā valdzina, viņa vilina mūs, un mēs uzlicam uz viņas. Un tā, kad mēs esam uzlikuši, tad kārība, kad tā ieņēmusies, notiek šī ieņemšana, mēs jau ejam uz to, tad tā dzemdē grēku, un saka, bet, kad grēks ir padarīts, tas aug vai ne atkal, un tas dzemdē nāvi, aiziet nāvē. Un arī Maiks Ingers to pieminēja, bet es nebiju ievērojis, jo daudzi saka, ka kārdinājums nav grēks. Jūs esat dzirdējuši, ne kārdinājums nav grēks, Jēzus tika kārdināts, un tas nebija grēks. Un tā ir tiesa. Kārdinātājs, kas kārdina cilvēkus grēko, bet vienkārši kārdinājums nav grēks. Un tad viņi saka, jā, kārdinājums nav grēks, bet tā kārdinājuma pieļaušana, izdarīšana ir grēks. Un Maiks teica, ka ir kaut kur solis starp vidu, starp šo visu. Un es to arī tagad lasot Jēkabu vēstuli šeit redzu, un te viņš to arī saka, viņš saka, bet kārība, kad tā ieņēmusies, tā dzemdē grēku. Kad mēs tiekam kārdināti, un pirms tu vēl esi izdarījis to lietu, piemēram, tev kaut kas kārdina, un tu sāc par to lietu domāt, ka tu jau to izdarīsi, un te jau soļus, lai to īstenotu, tad tanī brīdī tu esi grēkojis. Saprāt, tad jau ir par vēlu, pat ja tu vēl neesi to izdarījis. Protams, ir iespēja atkāpties, bet tu esi grēkojis, jo tas ir pakļāvies šim kārdinājumam, tu ej uz viņa izpildi, un tu neesi uzreiz nocirtis to saknē. Un tāpēc mums ir svarīgi, ka tie kārdinājumi būs apkārt, būs visur ēsmas, lai mēs neiekārojam viņas, lai mēs neskatāmies ilgi uz viņām, lai mēs nocēršam viņas uzreiz šos kārdinājumus pašā saknē, lai viņi nevar ieņemties, lai tā kārība nevar ieņemties. Jo saka, tad, kad viņa ieņemas, tad viņa dzemdē grēku, tad jau rodas grēks, bet tā, ka grēks jau ir padarīts, tas jau dzemdē nāvi, jo tad jau ir iespēja aiziet tālāk šajā grēkā. Un tāpēc ir svarīgi jau apturēt šos kārdinājumus jau pašā sākumā un saprast, kas tad ir tava tā vājā vieta, kur tu esi ievainojums. Tāpēc atkal, ja tu nolem, ka tu jau grēkos, nevis grēku izpildi, tad jau tiek dzemdēts grēks, tad tu jau grēko. Tu ej jau pret Dieva gribu tavai dzīvei un tam, kā viņš vēlētos. Bet kā kristietis tu vari uzvarēt, tu vari pateikt nē, ka tu to nevēlies. Un iepriekšējā raidījumā mēs klausījāmies, kad mēs saņemam kārdinājumus vai arī pārbaudījumus, ka mēs priecājamies par tiem. Tāpēc īsi tagad parunāsim par to, kā tikt galā ar kārdinājumiem. Mēs jau pieskārāmies pie tā pagājušā reizē, bet par to saka Bībeles, bet svarīgākais ir meklēt Dievu. Nevis skatīties, jo ilgāk mēs skatāmies uz kārdinājumiem, jo lielāka iespēja, ka mēs tam pakļausimies. Tādēļ mums jāmeklē Dievs, un 119. psalms par šo runā. Es nolasīšu 119. psalms 9., 10., 11. un 12. pants. Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds, neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Slavēts esi tu, ak, kungs, māci man tavus likumus. Tad teiks, kā tad jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Viņš saka, tad, kad turēsies pie taviem vārdiem, pie Dieva vārdiem. Tādēļ, lai uzturētu sevi šķīstu ceļu, mums ir jābūt Dieva vārdā, jābūt pie Dieva. Un tāpēc jāmeklē Dievs. Un arī Jēkabs 4. nodaļā saka, tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgies sirdis. Tuvojies Dievam, un tad viņš tuvosies tev. Un tas ir līdzīgi kā, kad, piemēram, bērns, ka viņš redz briesmas, vai mēs izējām uz ielas un garām nobrauc skaļš mocis vai mašīna, tad mans dēls uzreiz skrien pie manis. Nevis kaut kur citur vai prom, kaut kur viņš uzreiz skrien pie manis. Un tā arī, kad mēs redzam briesmas vai kārdinājumu vai ko citu, tad mums uzreiz ir jāskrien pie Dieva. Pie Bībeles, pie lūkšanas, un tad pat īpaši tad, kad negribās. Un es zinu to sajūtu, ka negribās, bet tam jābūt kā ieradumam,
Es zinu, kad nāk pārbaudījums, tu ej pie Bībeles, lasi Bībeli, uzliec kristīgu dziesmu, nodarbini sevi vienalga ko, lai tu nedomātu par šo lietu, lai tu neļautu visu laiku turēt šo lietu savā prātā, jo tad ar laiku viņa dzemdēs šo grēku, viņš pieaugs. Un Jēzus šo zinot, viņš runāja arī saviem mācekļiem, tad, kad viņš gāja lūgt un viņi miga ciet, un viņš teica viņiem, arī esiet modrīgi un lūdziet Dievu, esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Tādēļ esiet nomodā un esiet saiknē ar Dievu, lai jūs neiekristu kārdināšanā. Un šeit arī Jēkabs nesaka, katru kārdina, jo viņš nesaka, ja tu tiec kārdināts vai kā citādāk, bet viņš paļaujas, ka katrs tiek kārdināts. Tas ir skaidrs, ka katrs tiks kārdināts visas dzīves garumā, dažādos veidos, un tādēļ esi nomodā un lūdzu Dievu, ka tu neiekrīti kārdināšanā. Gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Tādēļ uzreiz ir jānocerš tās lietas saknē. Un, kad to skatoties, var redzēt Bībelē, kad ir dažādas raksturvietas, kas šo parāda, kāds notiek, bet, piemēram, mēs zinām grēkā krišanas pašu pirmo stāstu, kas notika, un tur arī saka, kad sieviete ieraudzīja koka augli, viņa to ņēma. No sākuma viņa ieraudzīja to, kas bija, un tad viņa to ņēma, vai Ahans ieraudzīja laupījumu un paņēma to, Jozos grāmatas 7. nodaļa. Vai Dāvids ieraudzīja sievieti un pie tās gulēja. Viņš viņu ieraudzīja un tad pie viņas gāja. Un tāpēc mēs to grēku vai to lietu, mēs varbūt par to nedomājam, bet tad mēs viņu pamanam un mēs sākam par to domāt un tad mēs rīkojamies. Tas vienmēr notiek tā. Un jautājums ir, tā, kad tas notiks, šie kārdinājumi, kad mēs ar viņiem saskarsimies, kā mēs ar tiem reaģēsim. Mums jau jābūt tādam plānam, nospraustam, mēs zinām mūsu vājības, mēs zinām, kur mēs krītam, vai arī citas lietas, varbūt par kurām mums vēl tagad nav vājības, ka mēs varam nospraust līnijas un saprast, kā mēs rīkosimies ar viņām. Tādēļ cilvēki reizēm pārāk bausliski nosprauž paši savus likumus, kurus varbūt Dievs nav teicis, ka tā vajadzētu, ar domu pasargāt, protams. Tas pats, piemēram, ar alkoholu, vai nesaka, tāpēc mēs nedzersim ne pilīt alkoholu. Kaut arī es neredzu Bībelē, ka tā būtu teikts, ka kristietis nedrīkstētu pat pilīt alkoholu dzert, bet tie tādi kā mūri, kā sētas uzliktas, lai cilvēks negrēkotu. Un reizēm cilvēki aiziet par tālu un saceļ tādus mūrus, ka tāda dzīve ir ļoti garlaicīga un liekas, kāpēc Dievs ir tik slikts Dievs, kuram viss ir slikts viņa acīs. Tas tā arī nav. Dievs arī saka, labi, tā ir cita tēma, es esmu jau pieskāries. Vienkārši ko es gribu pateikt, ir, kad reizēm mums ir likumi, mēs izdomājam lietas, un ir svarīgi, ka mums pašiem, priekš tev, priekš sevis ir kādi tādi likumi, tādas vadlīnijas, tādi sargi, kurus tu domā, pieļauj, ja tāda situācija pienāks, kā es rīkošos. Ja tu zini, tu aizie mājās, tev ir brīvs vakars, to no ko darīt, vai būs nedēļas nogala, vai tev atnāks alga, vai vienalga, kas tas būtu. Tu zini, es iešu veikalā, un es neskatīšos tur uz to plauktu, kur ir tās lietas, kas tev kādi vienalga, kas tas būtu. Man garšo vafelītes, bet vienalga, kas kam būtu. Kā tu rīkosies, kad tu redzēsi šīs lietas? Vai tu esi garām, vai tu neskatīsies nemaz uz viņām? Vai, nezinu, iepirksies tikai veikalā, vai tā kā, tad es domāju, interneta veikalā. Bet to opciju ir daudz, vienkārši izvērtē tās un turi sevi tālu no iespējas tikt kārdinātam. Jā, man patīk tās citāts, kur kāds teica, kārdinājums nav grēks, bet tas ir aicinājums uz cīņu. Man liekas, tas ir tāds labs skats, kad mēs skatāmies uz to, ka tas ir aicinājums cīnīties, pastāvēt par Dievu. Bet jā, turpinām. Šī pantiņa iesākās 13. pants, nolasīšu vēlreiz, tur ir teikts, ka neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina. Un interesanti, tā ir pavēle. Te ir pavēlēts, neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina. Un ja cilvēki kaut ko tādu saka, tad jāsaka viņam aizver muti, tā nedrīkst runāt, tu nedrīkst tā teikt. Un jautājums ir, kāpēc? Un pēc tam Jēkabs to paskaidro. Viņš saka, jo, un tas ir svarīgi, kad mēs Bībelē redzam jo, vai tāpēc, ka mēs ļoti lasām un pārdomājam, ko autors grib šeit pateikt, vai ko Jēzus grib pateikt, sakot pēc tam jo, kāds ir šis paskaidrojums. Un šeit tad Jēkabs izskaidro, kādēļ nedrīkst šādi teikt neviens. Un šajā gadījumā Jēkabs skaidro, kāpēc apgalvojums, ka Dievs mūs kārdina darīt ļaunu ir nepamatots, ir divi iemesli. Pirmkārt,
tas ir nepamatots, jo tas ir Dieva raksturs. Viņš ir nepieejams ļaunumam. Viņš ir tīrs un svēts savā paša būtībā. Viņš nevar nevienu kārdināt. Viņā nav nekā ļauna. Saka, viņš dod labas lietas, katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, kurā nav ne pārmaiņas, ne pārgrozību ēnas. Tas ir pirmais. Un otrs iemesls ir, ka Dievs neiesaistās cilvēku kārdināšanā uz ļauniem darbiem vai uz grēkiem, bet Dieva raksturs padara šādu rīcību neiespējumu. Tas, ko Dievs dara, viņš ceļ cilvēku, bet nevis aicina viņu grēkot. Tāpēc šāda apgalvošana ir nebibliska un ir pretrunā ar Dieva raksturu. Un tāpēc, ja ir cilvēks, kurš saka, Dievs mani kārdina, vai liek man kārdinājumus un es krītu grēkā, tas lai beidz tā runāt. Jo citādāk, ko tas nozīmē, tas padara Dievu par ļaunumu avotu. Un daudzi tā arī saka, jā, mums varbūt tagad bija vētra, un mēs dusmojamies uz Dievu, varbūt dažiem no jums ir kādi postījumi, un tā mēs nedrīkstam teikt. Jo tas padara Dievu par ļaunumu avotu, bet mēs lasām, ka Dievs tāds nav. Viņš dara lietas, kuras ir labas, tikai labas lietas, viņam nav sliktu lietu. Un tad Jēkabs vēl uzsver, viņš saka, nemaldaties, mani mīļie brāļi. Viņš saka, nemaldaties, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Katra laba dāvana nāk no viņa. Un parasti mūs tad kļūdās vai nelaimēs mēs vainojam citus. Mēs vainojam citus cilvēkus, apstākļus, laikapstākļus, varbūt vecākus, priekšnieku un tam līdzīgi, bet daudz trakāk ir vainot Dievu. Daudz trakāk ir vainot Dievu. Un es tik bieži arī redzu, ka cilvēki paši sev brauc uz riteņa, paši liek sev zarus spieķos, nokrīt uz zemes, pārsit seju un tad vainot Dievu. Bet Dievs jau nav pie tā vainīgs, ka cilvēks dzīvo nemorālu dzīvi, veids nepareizas izvēles, neklausās, ko Dievs saka, neklausās brīdinājumos un tad vaino Dievu. Vai notiek kaut kāds lietas pasaulē, mēs zinām kristieši, ka Dievs ir labs Dievs. Ja kaut kas notiek, tam ir kaut kāds mērķis, Dievs kaut ko ir paredzējis, bet mēs nedrīkstam teikt, ka tādēļ, ka Dievs ir slikts, vai viņš mani kārdina, vai ārprāts, kā viņš tā mani var pārbaudīt. Tas ir līdzīgs tad ir Ieba stāsts, un tāpēc Ieba stāsts ir labs, un tādēļ, kad mēs kļūdamies īpaši, es teiktu, ir svarīgi, ka arī kā īsts vīrs var atzīt savu vainu, ka mēs atzīstam to, ka mēs kļūdījāmies, un ja par to pienākas sods, ka tad mēs šo sodu varam arī pieņemt, apzināties. Tas nenozīmē, ka nebūs sods, bieži arī pienākas sods par lietām, bet kad mēs nevainojam lietas, nevainojam apstākļus un īpaši nevainojam Dievu šī visā. Un Adrians Rodžers ir teicis šādi, viņš teicis, Dievs mūs pārbaudīs, bet Dievs mūs nekārdina. Dievs mūs pārbauda, lai liktu mums izturēt, Sātans mūs kārdina, lai liktu mums krist. Tāda svarīga atšķirība, ka Sātans mūs kārdina, lai kristu, bet Dievs, lai mēs varētu izturēt. Un tad kā tik galā ar pārbaudījumiem, tādām grūtām ticības situācijām. Un te es teiktu arī, jā, man ir dzīvē bijuši dažādi pārbaudījumi, bet es teiktu, te ir svarīgi paļauties un ticēt Dievam. Paļauties, ka tas būs labi, ka Dievs sakārtos šīs lietas. Ticēt viņa apsolījumiem, un mēs zinām, korintiešiem arī tā rakstīts, ka Dievs nav uzlicis vairāk, kā mēs varam panest, ka viņš zina mūs, ka viņš arī pārbauda, un arī pagājušajā reizē mēs runājam, ka pārbaudījumi ir iespēja mums augt, iespēja pilnveidoties, un mums nevajag bēgt no pārbaudījumiem, bet vajag pat priecāties, jā, par tiem, kā Bībele saka, jo tā ir iespēja augt mūsu ticībai. Un Džons Makārturs runāja arī par kārdinājumiem, viņš teica šādi, viņš saka, ka dzīvnieki un zivis tiek veiksmīgi pievilinātas uz lamatām un āķiem, jo ēsma ir pārāk pievilcīga, lai tā varētu pretoties. Tā labi izskatās un labi smaržo, spēcīgi uzrunājot viņu maņas. Vēlme pēc ēsmas ir tik spēcīga, ka dzīvnieki zaudē piesardzību un neņem vērā vai ignorē slazdu vai āķi, līdz ir par vēlu. Tieši tādā pašā veidā mēs pakļaujamies kārdinājumiem, kad mūsu pašu iekāra velk mūsu uz ļaunajām lietām, kas ir pievilcīgas miesas iekārei. Lai gan mūsdienu lietojumā iekāra jau sen ir asociēta gandrīz tikai ar grēcīgu seksuālu iekāri, bet grieķu termiņš epitumēja attiecas uz dziļu, spēcīgu tieksmi vai ilgām, gan labām, gan sliktām. Grēks var izskatīties pievilcīgs un patīkams, un parasti tāds arī ir, vismaz uz brīdi. Pretējā gadījumā tam nebūtu lielas varas pār mums.
bet Sātans cenšas padarīt grēku pēc iespējas pievilcīgāku. Taču grēks nebūtu pievilcīgs, ja nebūtu paša cilvēka grēcīgās iekāres, kas padara ļaunumu pievilcīgāku par taisnību, melus pievilcīgāks par patiesību, amoralitāti pievilcīgāku par morālu tīrību, pasaules lietas pievilcīgākas par Dieva lietām. Mēs nevaram vainot Sātanu, viņa dēmonus, bezdievīgus cilvēkus vai pasauli kopumā par mūsu pašu iekāri. Vēl jau vairāk mēs nevaram vainot Dievu. Problēma nav kārdinātājs no ārpuses, bet gan nodevējs iekšienē. Jebšu mēs paši. Jā, tas tā laba lieta, ko Džons Makarturs ir teicis. Un tā ir, un pasaulē tiek izmestas dažādas ēsmas, dažādi kārdinājumi, un tad īsā Dievs vēl pārbauda arī mūsu ticību, bet mēs paši uzlicam uz šīm ēsmām. Neviens nenoķer zivi ar savu roku un tad ieliek ēsmu tai mutē. Un tā arī Sātans nevar mūs piespiest mūsu krist grēkā. Un turklāt arī vēl tāda interesanta lieta ir, ka tad, kad mums ir šie visi ēsmas apkārt, bet ja mēs kādu reizi krītam kādā grēkā, tā kļūst par neaizsargātu vietu, kur mums draud kārdinājumi nākotnē. Piemēram, es jau arī minēju, man izlaiž reklāmas nereti par kazino un visādām azartspēlēm. Man nekad nav bijis kārdinājums iet uz tādām vietām. Vai, piemēram, ja jūs mani ieliktu istabā ar pilnu ar kokaīnu vai narkotikām, tās arī mani nevilinātu ne mazākajā mērā. Un tas ir tādēļ, ka es nekad neesmu padevies šim grēkam. Un tas mani vienkārši nevilina. Bet no otras puses, es zinu grēkus, uz kuriem es varu padoties. Un noteiktos apstākļos esmu kārdināts skatīties varbūt pornogrāfiju, jo es zinu, jo jaunībā es pakļāvos šim grēkam. Kā bērnībā un jaunībā ļoti, un tāpēc es tagad uzmanos no visiem šāda veida kārdinājumiem. Un tas ir tas, jo vairāk mēs sev atveram kādām lietām, jo lielāka iespēja ir, ka nākotnē mēs tiksim kārdināti šīs lietās. Un tad mēs ļoti jāuzmanās arī vienkārši jāsteigā, jāsaprot, ja kaut kas tev kļūst par traku, par grūtu, ko tu nevari panest, tad nogriezt to. Un tās varbūt labas lietas pārsvarā, tās ir visas labas lietas, ko Dievs ir radījis, kuras tad mūsu miesai kļūst par lielu kārdinājumu, ka mēs varam nogriezt viņas, uztaisīt pauzi, ja tās pašas par sevi nav sliktas, un teikt, ok, varbūt tagad man nevajag. Un tā uztaisīt pauzi, un pēc tam varbūt, jā, ka tas ir pagājis, vai tev tik ļoti nekārtini, varbūt atkal var kaut ko no tā, nezinu, darīt vai baudīt un tā tālāk, bet no, tas ka jāuzmanās. Protams, es nesaku, ka narkotikas ir labas. Ne? Narkotikas ir sliktas, no viņām vajag izvairīties viennozīmīgi. Bet jā, ja esi mēģinājis viņas, tad tev ir iespēja atkal uz viņām krist. Jā. Un tad 18. pants. Tur Jēkabs raksta šādi, viņš saka, no brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumi pirmai. Un sanāk iepriekšējos pantos, saka no 1. panta, Jēkabs mudināja kristiešus teikt savu patiesību par to, kas ir Dievs. Ka Dievs rūpējas par viņiem pat īpaši tad, kad nāk pārbaudījumi, kad mums liekas, ka jā, viss ir slikti, ka Dievs ir visa labā devējs mūsu dzīvē, ka viņš ir nemainīgs, ka viņš dod mums vienmēr labas lietas. Un tagad Jēkabs papildina šo domu ar piemēru par vienu no lielākajām Dieva labajām dāvanām priekš mums. Un tas ir tas, ka Dievs mums dāvāja jaunu dzīvību Kristū. Un tā ir tāda būtiska patiesība, bet arī kaut kas tāds, ko ir ļoti viegli pieņemt par pašsaprotamu. Un tā ir tāda nepieciešama doma, pie kuras jāturas ir pārbaudījumu vidū, vai visas dzīves garumā. Proti tā, ka Dievs mūs dzemdināja. Viņš deva mums piedzimšanu pēc savas gribas, viņš to vēlējās. Un Dievs pats mūs ir dzemdinājis, ir devis mums ticību, un tāpēc viņš arī rūpēsies par mums, un jau ir rūpējies par mums no paša sākuma. Viņš ir labs Dievs, un viņš par mums rūpējas, un viņš ir mūs dzemdinājis, un mēs esam, tā kā viņš saka, radījuma pirmai, bet mēs esam tie augļi, tas lepnums, kas ir radies caur šo visu. Un tāpēc Jēkabs raksta, ka Dievs mums dzemdināja ar patiesības vārdu, un varbūt Jēkabs lieto šo patiesības vārdu apzīmējot Kristu kā līdzekli, ar kur mēs tikām glābti, vai atsaucas arī uz Dieva radīšanas darbu, kad Dievs mums kaut kādā ziņā radīja un atdzīvināja, vai caur Bībeli, vai ko viņš domātu šur šī vietā, bet Dievs ir tas, kurš mums atdzīvināja, tāpat kā viņš ar savu vārdu atdzīvināja pasauli. Un jebkurā gadījumā mēs, kristieši, esam Dieva radīšanas pirmavots.
kas iespējams nozīmē, ka mēs stāvam augstāk par visu pārējo, ko viņš ir radījis. Jebš, ka viņam ir tāds īpašs prieks par visu, kas ir ticis radīts pasaulē, un mēs, kristieši, esam tādi. Un kāds vēl tad mums ir pierādījums vajadzīgs par to, ka mūsu Dievs ir labs, mīlošs, varens un uzticīgs pret mums. Un lai arī cik grūti un tumši būtu brīži mums apkārt, nekas nevar mainīt šo milzīgo labo dāvanu, ko Dievs mums ir devis Kristū. Un tādēļ ir svarīgi saprast Dieva raksturu, ka Dievam ir labs raksturs pret mums, un dusmas pret viņu nav vietā. Tās nav vietā. Un es arī skatījos kādu filmu American Gospel, Amerikas evaņģēlijas ir 3 daļas, iznāks 3. daļa, un es ļoti noteikti noskatīties pirmās 2 daļas, kuras ir pieejamas, viņas runā par mūsdienu dažādiem labklājības evaņģēliju un konkrētiem sludinātājiem, un ne tikai par to, bet arī par dažādām draudzēm un par visu kaut kādām tendencēm, kuras mūsdienās iznāk ārā. Un tur bija jautājums par Elli, par to, vai Elli ir, par netaisnību, un ka daudz arī dusmojas pret Dievu, un tīpaši tādēļ, ka tur bija runāts par Dieva dusmām. Un tagad mēs īsi pieskarsimies vēl šim Dieva dusmām, bet tas, kas man patika, kas tur bija teikts, bija tāds piemērs, kur cilvēki saka, ka kāpēc Dievs tad dusmojas, vai runājot par Elli, vai kā citādāk, un bija tāds piemērs, sakot, ja es paņemu akmeni, un es viņu saskrāpēju, tad cilvēki domā, esmu jocīgs, vai kāpēc vispār to daru. Ja es aizietu tagad uz lietotu, vai labi uz šrotu, uz izgāstu, arī paņemtu atslēgu, saskrāpētu kādu mašīnu, cilvēki arī domā, ka ir jocīgi, bet man nekāds sots par to nepienāktos. Tad es aizietu uz lietotu mašīnu placi, arī saskrāpētu mašīnu, un te jau cilvēki būtu dusmīgi. Vai ne? Liktu man maksāt sodu. Un jo es saskrāpēju mašīnu, jāpārkās, vai jāpārdod, vai kā citādāk. Bet iedomājies, tagad es aizeju uz Ferrari placi, mums ir Lamborghini placis pie Spices, un tur ieietu tur iekšā, es sētas un saskrāpētu Lamborghini. Un pienāktos milzīgs sots. Un tas ir skaidrs, jo mēs izdarām pārkāpumu pret aizvien būtiskāku un svarīgāku lietu. Un tajā pašā ziņā pat mazākais grēks pret Dievu ir milzīga lieta. Tas tā kā būtu prezidentam iespļaut sejā. Pamēģini aiziet uz Ziemeļkoreju un prezidentam iespļaut sejā. Tas neizies labi. Un tieši tāpēc ir pret Dievu. Un tādēļ es saku, dusmoties pret Dievu, ka viņš mūs kārdina, ka viņš dara tikai labu, ir muļķīgi. Kas mēs esam, ka mēs to varam darīt? Tas būtu tā, kā mēs aizietu saskrāpētu Ferrari, kurš mums neko sliktu nav izdarījis. Bet sots pienāktos par to. Tā bija tāda interesanta analoģija, piemērs, ko es redzēju 2. šajā filmā. Bet American Gospel ir labas filmas, ieteiktu noklausīties. Un tad tālāk šeit Jēkabs runā tieši par dusmām un nolasīšu 19. līdz 21. pantu. Ziniet, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt un kūtrs dusmoties. Jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedaisīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Un tev, es domāju, mums var būt dažādas dusmas par to, kas notiek pasaulē, vai arī par tiem pārbaudījumiem, kuros mēs esam, vai to, ko Vētra izdarīja, vai vienkārši arī par taisnīgām lietām. Un te tāda garāka tēma, par to mēs varētu runāt, arī kādreiz varbūt vēl, pieskarsimies pie šīs, bet visas dusmas nav sliktas, jo Dievs arī dusmojās. Vai tāpēc viņš grēko? Nē. Jēzus dusmojās, apustuļi dusmojās. Un šeit ir teikts, lai mēs esam čakli klausīties, bet kūtri runāt un kūtri dusmoties. Nenozīmē nekad nerunā, nekad nedusmojas par lietām. Bet ir sava vieta dusmām, sava vieta, kur runāt, bet ir īpaši pret Dievu. Ja mēs pret Dievu dusmojamies, pret Dievu runājam, kur mums nevajadzētu runāt. Bet viņš saka, ka cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Un tas ir tas, ka tās dusmas, vienkārši dusmas nepalīdz. Tu esi emocionāli iesaistīts lietās, dusmojies, un tad tu nevari izdarīt lietas, kuras tev ir jāizdara. Bet dusmas pašas par sevi neatrisina lietas. Bieži tieši lietas tiek atrisinātas, kad mēs nomierinamies un varam izdarīt lietas ar vēsu prātu. Un tas nenozīmē, ka netiks izrīkota taisnība vai netiks kaut kādā ziņā atlīdzināts par lietām, kuras ir ļauni izdarītas. Un es domāju, nē, Dievs to izdarīs, viņš atlīdzinās lietas. Un es arī redzu, kas notiek pasaulē, man arī uznāk dusmas, bet kā tas palīdz?
ir svarīgi, ka mēs runājam par lietām, vai darbojamies, palīdzam kādam, kur nepieciešams palīdzēt, tur mēs varbūt sadusmojamies un izpildam kādas lietas. Bet tad Dievs saka, un arī Jēzus saka, ka mums nevajag atriepties, meklēt apzinātu atriebību pret cilvēkiem, vai arī vienkārši dusmoties ļaunumā pret viņiem. Jo Dievs ir tas, kurš izrīko taisnību pret ļaunumu. Un viņš šīs lietas izrīkos. Un tā vietā vienkārši, lai dusmotos un lai izplatītu arī ļaunumu savā starpā, kristiešu starpā arī pasaulē, mums patīk vienam otru kūdīt, īpaši latviešiem reizēm uz ļaunumu, uz sliktām lietām. Tā vietā viņš saka, nolieciet visu netīrību, tas savelk, tad šie panti 21. pants, savelk to pirmo daļu kopā, ko mēs esam runājuši no 1. līdz 20. pantam. Viņš savelk to kopā, viņš saka, nolieciet visu netīrību, visu lielo ļaunprātību un saņemiet iedēstīto vārdu lēnprātībā. Un šis vārds var izglābt jūsu dvēseles. Un tas ir daudz svarīgāk, saņemt šo vārdu. Un tāpēc neizplatam ļaunumu un dusmas par visu, kas notiek, un sakam, ārpēc Dievs kāds tā rīkojies, bet tā vietā saprotam arī mūsu vietu, uzņemam pārbaudījumus ar prieku, nevis ar dusmām, un sludinam evaņģēliju, kurš nes dzīvību citiem. Tas ir pats svarīgākais, ka mēs paši saņemam šo vārdu, ka mēs esam šī vārdā, ka mēs lasam viņu, pārdomājam viņu, atgādinam viņu sev un saņemam šo evaņģēliju, kurš var izglābt mūsu dvēseles, kurš ir pestījošs. Un tas, ko šeit Jēkabs grib pateikt, īsos vārdos savelkot, bet nākamreiz mēs pieskarsimies, nākamajā mēnesī sāksim runāt par darbiem un par ticību. Un tā ir tā galvenā Jēkaba vēstules doma, ticība un darbi. Arī būs ļoti interesantas lietas un ir būtiski to saprast. Bet paldies, ka klausies šo raidījumu. Ja tevi tas iedrošināja, tad aizsūti to kādam, kur tas varētu iedrošināt, un padalies ar to, un arī droši var atstāt man atsauksmi vai ideju nākamajām tēmām, apmeklējot mājaslapu ej.uz/vērtību kompas, rakstot to visu bez atstarpēm vai pieturzīmēm. Lūksim. Paldies, Dievs, par tavu žēlstību, par to, ka mēs varam būt kristieši, un es lūdzu, ka mums būtu prieks gan par kārdinājumiem, arī pārbaudījumiem, ka mēs zinām, ka te ir iespēja, ka mēs tiekam aicināti uz cīņu, ka mēs varam pastāvēt un ka mēs varam arī uzvarēt, bet dod mums arī prieku apzināties, Dievs, ka tu esi mūs dzemdinājis, tu esi mūs atjaunojis, un ka tā ir milzīga lieta, par kuru mēs varam pateikties. Un es lūdzu, ka tu samazinātu mūsu vēlmi pēc lietām, kuras nav no tevis, pēc pasaulīgām lietām, pēc dažādām kārībām, pēc visa, kas mūs kārdina, Dievs, bet ka mēs vairāk slāptu pēc tava vārda, pēc lūkšanas, pēc lasīšanas, kungs, pēc veldzēšanās tevī, pēc tevis labākas iepazīšanas, pēc savu vārda, arī iegaumēšanas. Lūdzu, lai mums būtu slāpes pēc šī. Un paldies Tev, ka Tu esi devis mums svēto garu, ka mums ir spēks pārvarēt grūtības, kārdinājumus, un es lūdzu, ka mēs varētu arī piedzīvot uzvaru, nevis sakāvējoties uzvaras Dievs, un mēs lūdzu, ka mums būtu uzvara visās lietās. Un es ar tiem radio klausītājiem, kuriem ir īpašas grūtības, kuriem ir daudz šādu atvērtu caurumu, daudz iespēju ļauniem trāpīt, kad varētu aizsēsīt ciet šos caurumus, samazināt šīs iespējas Dievs un dot uzvaru cīņās Dievs. Tas ir spēcīgs Dievs un tiešām tur, kur Tu esi, tur ir brīvība. Un to mēs lūdzam Dievs, lai arī šis, ko mēs dzirdējām, varētu būt par svētību un kalpotu cilvēkiem. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.